Nu, čau visiem! Izdomāju, ka jāpalaiž savu pirmo YouTube epizodi. Pamazām man jau gatavojās otrā epizode, kur es sīkāk parādīšu šo auto. Šis ir mans vasaras E36. Pamazām jau gatavoju auto vasarai. Ar visu to, ka auto ir noputējis noteikti pulēšana paralēli citiem darbiem. Pēc pulēšanas virsbūve tiks apstrādāta ar keramisko pārklājumu, visi stikli tiks apstrādāti ar pārklājumu. Salonam uztaisīšu ķīmisko tīrīšanu, kā arī sadarīšu visādas citas sīkumiņas. Pašā sākumā baigi filmēties man nepatīk, bet tad pie manīm atbrauca Āris Birza ar savu komandu. Mani sauc Edijs, es esmu no Kuldīgas. Mašīnas man jau patīk no senas bērnības, kā jau visiem puišiem. RVD workshop piedāvā vienkāršot salonu tīrīšanu, lukturu pulēšanu. Tad pie manīm sāk braukāt Kristers, kurš filmē video priekš maniem tiktokiem. Sen nav būts ciemos, iesim pastīties, ko tā RVD workshops dara. Nē, nu visā ilgojies pēc varbūt. Visu laiku? 30 uz koču neuzlīmē. Lējos. Un tad jau kaut kā pamazām filmējoties, pieradu pie tām kamerām. Pieradu pie savas balss, kā izklausās video. Un tad jau sāku pats filmēt sev pamazām. Tātad šī ir mana garaža, RVD workshop. Ikdienā es šeit nodarbojos ar visādām lietām, kas palīdz jūsu auto izskatīties jaunākam un svaigākam. Virsbūves pulēšanas, virsbūves pārklāšanas ar keramisko pārklājumu, virsbūves vaskošanas, salonu tīrīšanas, stiklu pulēšanas, lukturu pulēšanas un visādām citām foršām lietām. Iespējams, kāds no jums man ir redzējis kādā no maniem TikTok vai Instagram profiliem. Varbūt kāds man atcerās vēl no RVD Kuldīgas laikiem, kad es rīkoju visādas pasākumus, sabraucienus, strazes dienas. Varbūt jūs man esat redzējuši vai dzirdējuši RZ Autoparka TikTok video. Vakar. Čau! Paņemsim Ediju līdzā, lai Edijs pēc gongs, pēc tam viņu izceļ. Jā. Pazīm līdz kupē. Man Edijs vakar atsūtīja vidi, kad tikko sapulēs baigs smuks spīd un mums vajadzētu Ediju pakaitināt. Edijs tik daudz dara, pavadīja viņu smuki. Iespējams, kāds no jums man ir redzējis Kristaps Kuj TikTok vai YouTube profilos. Izskatās, ka vasarā būs jāizbrauc uz RVD workshop Ediju, lai viņš laukā saulītē man uzpulē to mašīnu, ne? Es jau nezinu, Edijs vispār skatās mans video vai neskatās. Uz priekš tev uz apakaļ? Jā, čo. Čo? Tev uzčipoja? Jā. Stage 2? Stage 1. Nu, standartiņi. Nav uzčipoja, lai tev šitā ir šķībāk nekā Robs ielīmē. Ei, galīgi! Varbūt jūs man esat manījuši Kristeru Kravīnska TikTokā vai YouTubā? Aizbrauksim pie RVD workshop. Ups, Edī ciemos. Vienkārši pietrūka laiks gan man, gan Edijam. Un sākumā vispār bija doma, kad es pats to darīšu, tikai Edijs man ātri parādīs, kas ko kā, bet Edijs jau demonstrējot man, kā tas ir jādara, viņš jau tur tā viņu nopulēja, kad tur bija tā kā spogulis, tur jūs redzējāt, kur viņš to skoču nolīmēja. Viņš man demonstrējot, kā tas jādara, jau vienkārši nopulēja viņu tik čotka to vienu vietu, kad es pēc tam tur čakarējot, es vienkārši nevarēju piepulēt tā, lai nevarētu manīt atšķirību, jā. Un iespējams, ka jūs man esat redzējuši arī Lindas TikTok profilā. Jā, paskatīties, ko tad Linda ir sadarījusi. Čau! Čau, Edī! Ko tu te dari? Man ir izveidojusies vienkārši fantastiska sadarbība ar RVD workshopu. Ikdienā ārpus garažas es esmu ģimenes cilvēks, pavadu laiku ar ģimeni, ar draugiem. Ejam pārgājienos, braukājam pa visādām interesantām vietām, dodamies uz auto sabraucieniem. Ko jūs tur skatās? Pagājušā gada pārvarējām video. Šogad arī ejam? Ejam.
Nu, davai, ejam. Mēs to izdarījām. Ja tev gadījumā interesē kaut kādi īsie video no manas ikdienas, droši var piesakot manam TikTok profilam. Visticamākais, ka šīs nebūs vienīgais video, kur es publicēšu šajā platformā. Nu, tā kā tiekamies nākamajā sērijā.